Traģēdija, par to mūsu ziņu turpinājumā. Neilgi pirms sestdien plānotā homoseksuālistu gājiena Rīgā pašvaldības deputāti pieprasījuši ārkārtas sēdi. Vairākums no viņiem vēlas aizliegt praidu. Viņi to pamato ar draudiem sabiedrības drošībai un likumībai, ko gājiens varētu izraisīt. Tomēr deputātu prasība ir noraidīta un gājiens sestdien visticamāk notiks. Gājiens notiks neskatoties uz to, ka pret tā rīkošanu iebilda vairāk kā puse, jeb 34 domes deputāti. Rīgas domas izpilddirektora pārstāvis paskaidro, ka geju organizācijas noteikti vērstos tiesā, un tāpat kā iepriekš tur viņi izcīnītu savas tiesības gājienu rīkot. Drošības policija pateica skaidri un gaiši, ka viņu rīcībā nav nekādas ziņas par šādiem apdraudējumiem. Tātad rēķināsim, kādas būs mūsu iespējas tiesā uzvarēt. Un varbūt daudzi piemirst, ka tādā gadījumā šis pasākums būtu jāatļauj tajā teritorijā, kā viņš bija sākotnēji pieteikts. Un sākotnēji viņš tika pieteikts tur diezgan pamatīgs gājiens. Visaktīvākie praida pretinieki ir Latvijas Pirmās partijas Latvijas ceļa biedri. Taču arī citi deputāti iebilst pret gājienu. Viņi skaidro, ka tas bojā Rīgas tēlu un pat draud ar nācijas iznīcināšanu. Tas, ko neizdarīja ar mums tūkstošgadīgi dažādas svešvaras, tas tagad būtu iespējams dažu pauģu laikā iznīcināt mūsu tautu. Geju, lesbiešu un transseksuāļu apvienība Mozaīka vērš uzmanību, ka diskusija par likumību atjaunojusies tieši pirms vēlēšanām. No gājiena geju skaits valstī nemainīšoties. Homoseksualitāte ir parādība, kas ir pastāvējusi vienmēr visur, visās sabiedrībās diezgan konstanti. Viņi nepielīp, viņi nevar kādam iemācīt, nevar nevienu pārliecināt. Viņi ir kādi viņi ir, mēs katrs esam piedzimuši ar savu seksuālo orientāciju, tur mēs neko nevaram mainīt. Gājienu viņi rīko, lai iegūtu līdzvērtīgas tiesības kā heteroseksuāliem pāriem. Tas attiecas uz kopdzīvi, mantojumu lietām un slimnieku aprūpi. Tomēr sabiedrībā pastāv bažas, vai sevis publiskošana ir tas labākais veids un vai Latvijas sabiedrība tam ir gatava. Vienkārši provocē visu laiku to citu sabiedrības daļu, kas nekad neiet uz ielām un nekliedz, ko viņi savās mājās intīmos apstākļos dara. Un tas ir ļoti neētiski, netikumiski un pretīgi un perversi. Arī viss šī pārdirbšanās un pervēršanās. Kultūra novērotāja un pētniece Aivita Putniņa uzsver, ka homoseksualitāte ir jebkurā sabiedrībā vien atšķiras veidi, kā to uztver. Citur pirms baznīcas iejaukšanās tā bijusi pat ritualizēta, bet citviet apspiesta. Tas nav tikai rietumu fenomens. Arī rietumu sabiedrībās gan geji un lesbietes ir bijušas visos laikos, un jautājums, cik šie cilvēki ir bijuši redzami vai neredzami. Un tad ir tāds posms, kā tiek prasīta varbūt tiesiska atzīšana, jo tas, ka šie cilvēki ir pastāvējuši, par to raksta arī vecā derība. Pētniece uzskata, ka gājiens tomēr ir efektīvākais veids, kā sabiedrībai likt apjaust savu dažādību. Latvijai tāpat kā citām valstīm ir jāaiziet šis pirmo diskutablo praidu posms. Gājiens notiks šo sestdienu Vērmanes dārzā. Aiztikāne Andrejs Skangals, TV3 ziņas. Rīgā Ķengaragā ar beisbolu